Turpmāk raidījumā skatieties, kāpēc apdrukā kreklus, kā taisa tualetes papīru. Šoreiz parunāsim arī par kādu visai delikātu lietu. Kaut gan tāda tā ir tikai tās izmantošanas mērķa dēļ. Šī lieta ir atrodama ikvienā mājoklī. Tas ir tualetes papīrs. Lai gan sākumā šķiet, kas gan tur daudz varētu būt ko runāt, tomēr izrādās ir bezgala daudz nianšu, kuras būtu jāņem vērā pirms iegādājoties šo specifisko produktu. Uzņēmums Astra Pro dibināts pavisam nesen, 2008. gada beigās, un šobrīd tajā strādā 12 darbinieku. Taču patiesībā uzņēmuma vēsture ir senāka. Labajos un tā dēvētajos treknajos gados Latvijā darbojās cits uzņēmums, kas īsti nespēja konkurēt ar ārvalstu piedāvātajām papīra higienas precēm – virtuves dvieļiem, tualetes papīru un salvetēm. Taču uzņēmīgi ļaudis jau krīzes laikam iestājoties uzņēmumam iedvesa otro elpu. Izpētīja biznesa iespējas tirgū, izveidoja jaunu zīmolu un iedarbināja iekārtas. Tagad uzņēmumā Astra Pro ražo kvalitatīvus higienas papīra izstrādājumus, kas ietilpst vidējā cenu grupā. Un tieši krīzes laikā uzsākts liels projekts ar 100% privātā kapitāla piesaisti. Apsi, kas vislabāk der higienas papīra preču ražošanai, no Latvijas vispirms eksportē, un tad importē atpakaļ jau kā gatavu celulozes materiālu. Tāpēc uzņēmumam katru nedēļu tiek pievestas 40 tonnas celulozes ruļļu ar dažādām struktūrām. Katrai no precēm ir savi nosacījumi. Piemēram, virtuves dvieles nedrīkst jukt ārā, tam labi jāuzsūc mitrums un tas nedrīkst pūkoties, bet roku dvieli var ražot no jauktas celulozes, kam pievienots otrreiz pārstrādāts materiāls, tā samazinot produkta pašizmaksu, tomēr kvalitāti neietekmējot. Virtuves dvieļi divās kārtās, arī tīra celuloze, ar tiem jau var darīt, teiksim, smalkākus darbus, tīrīt arī stiklu, viņi nepūkojās. Un pati lielākā atšķirība noteikti ir tā, kad uz paciņas jūs atradīsiet uzrakstu, un arī paši jutīsiet, ja, katrs rullīts ir 30 metru garš. Nezinātājiem var pateikt, ka veikalā, ja jūs pievērsiet uzmanību, ir 12,5, maksimums 20 metru rullīts ir garš. Ja jūs iegādāsieties mūsu produkciju, noteikti pamanīsiet, ka uz veikalu nav jāiet katru nedēļu iepirkt papīra dvieļi, jums būs tas jādara 2 līdz 3 reizes retāk. Papīra dvieļi no tualetes papīra atšķirās ar savā struktūrā, lai gan abi ir ražoti mūsu gadījumā no celulozes, bet papīra dvielim ir cita struktūra, cits uzdevums. Papīra dvielim ir pēc iespējas vairāk jāuzsūc sevī mitrums vai netīrumi. Papīra dvielis, lietojot, viņš nedrīkst izšķīst rokās, un tā struktūrai jābūt ir stingrākai. Savukārt tualetes papīram tieši otrādi, nonākot saskarsmē ar ūdeni, ir viegli jāizšķīst, lai kanalizācija jūsējo neaizdambētu. Kartona rullītis jeb sērdene top pavisam vienkārši. Kartonu ražo tepat Latvijā, Līgatnes papīra fabrikā, bet pēc tam Astra Pro to satina vajadzīgajā diametrā un sagriež. Papīra materiāls tiek uztīts uz sērdenes vienā vai divās kārtās, bet netiek līmēts, tikai saspiests. Iekārta pati regulē perforācijas procesu, kā rezultātā pēcāk iespējams pēc vajadzības noplēst nepieciešamo papīra daļu. Papīra virtuves dvieļiem iekārta izmēra un uztin 30 metrus. Nākamais darbs – nepieciešamā izmēra sagriešana un iepakošana, kas lielākoties ir roku darbs. Uzņēmums ražo arī galda salvetes. Izejviela tiek pasūtīta jau iecerētajā krāsā, savukārt papīra struktūra tiek veidota uz īpašas salvešu ražošanas mašīnas. Izmērs tiek pareizi formēts, automātiski salocīts, sagriezts un saskaitīts. Tāpat top arī kosmētikas salvetes un kabatas lakatiņi. Profesionālo papīra higienas preču ražošana notiek uz īpašas iekārtas, kas pielāgota tā, lai uzņēmums klientam varētu piedāvāt jebkura izmēra nepieciešamo izstrādājumu. Profesionālā produkcija ir līdzīga tai, ko izmantojam savās mājās, tikai izstrādājumu izmēri ir pamatīgāki un paredzēti lietošanai sabiedriskajās iestādēs, birojos un citur. Profesionālai lietošanai mūsu ražotne ir pielāgota tā, lai var jebkurā profesionālā aparātā ievietot mūsu produkciju. Visus preču veidus var iegādāties nelielā veikaliņā turpat rūpnīcas teritorijā Turaidas ielā 4 par rūpnīcas cenām. Gatavā produkcija krājas noliktavā un pēcāk sapakot lielās kastēs ceļo pie klienta. Līdz šim uzņēmums savu preci piegādājas tikai profesionālās papīra higienas preču lietotājiem un vairumtirgotājiem, taču jau tuvākajā laikā to varēs iegādāties arī lielveikalos Maxima.